Es nevēlējos būt profesionāls mūziķis, lai man tas kļūtu par maizes darbu, jo tad ir jārada prece un tu no šī procesa kļūsti atkarīgs. Tā savulaik teicis unikālās un neatkārtojamās balss īpašnieks Haralds Sīmenis, dziesminieks un jumiķis, cilvēks, kurš neiekļāvās sistēmās, bet iemiesoja brīvību mūzikā un dzīvē. Pateicoties režisoras Dzintras Gekas iniciatīvai, tapusi dokumentālā filma, kuras pirmizrāde nu pat aizvadīta Madonā. Vai jūs neredzat pēc manām acīm? Tur viss ir pateikts. Tādas personības dod Dieviņu vairāk mūsu dzīvē. Filma parādīja Haralda vismaz daļu no viņa kādu šķautni, bet viņa patieso būtību, kāds viņš arī bija. Mēs bijām savstarpēji pazīstami, un es esmu ļoti daudz ieguvis no viņa tieši arī to māksliniecisko dvēsmu, to garu, kāds ir mākslinieks, kāda ir, patiesa dzīve. Manuprāt, ka māksla ir patiesā dzīve. Kāpēc filmas noskatīšanās uzsvēra Haralda sieva Gita, mākslas un kultūras pasaulē sen nav redzēts, kas tik paties. Par to neizmērojams paldies režisorei. Man filmas ir diezgan daudz, un laikam filmām tas spēks ir tajās emocijās, ko es ielieku savā attieksmē un mīlestībā pret cilvēku, par kuru es veidoju filmu. Jo savādāk jau nevar. Kompliments ir tas, ka daudz cilvēku saka, ka viņi iet vairākas reizes uz šo filmu. Grūti vispār runāt, jo divi draugi dzīvespriecīgi, tas ir Māris Āboliņš un Haralds ir tur. Un līdz ar to ir tādas sajūtas pēc filmas, ka kaut ko mēs esam pazaudējuši. Haralds Sīmenis ir ne tikai mans laika biedrs, viņš ir arī mans paudzes tāds elks, jo dzīvojot Padomju Latvijā, es kinostudijā strādāju un mēs braucam uz radošās jaunatnes nometnēm, arī Cēsīs, kur mēs redzējām Haraldu, un viņš iemiesoja daudz ko no tā, pēc kā mēs ilgojāmies, jo viņā bija it kā tāda brīvības sajūta un ka liekas, ka viņš varēja būt brīvs un atklāts, jo mums visiem tomēr bija kādi tādi rāmi un daudz kas tāds, ko mēs neatļāvāmies, šī ilgošanās un brīvība, ko iemiesoja Haralds un viņa unikālā balss. Viņu salīdzina ar Deimis Rusovs balss ziņā varbūt, bet viņš bija tāds tīradnis mūzikā un ar brīvu domāšanu, gan mūzikā, gan ar cilvēkiem satiekoties. Un viņš tiešām bija patiess. Neaprakstāmā mīlestība pret visu, kāda bija Haraldam, un tā viņa tiekšanās pēc kaut kā augstāk stāvoša, tā viņam ir visu mūžu bijis. Viņš neskaties uz zemi, tev jāskatās uz augšu, jāskatās tālāk uz debesīm, kaut kā tālāk saucoši. Viņš bija tik enerģisks, vienmēr smaidošs un vienmēr priecīgs par visu. Un viņš katrā kaut ko saredzēja. Es nezinu, arī tādu vīrieti, kurš priecājas par puķēm, vai ne, un kurš viņus pazīst, un tie torņi, un viņš man arī ļoti daudz ir iemācījis. Es esmu nokrāsojis Sunākas baznīcas torni, viņš man piesēja pie krusta un nolaida man lejā. Ir tādi visādi mirkļi, ko nemūžam nevar aizmirst. Cēsīs, kad atklāja pieminekli, un labajā pusē ir Cēso alus darītā. Uz sienas ir rakstīts, mīlestība nekad nebeidzas. Es domāju, ka Haralda mīlestība nekad nebeigsies. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.